Es gribu diezgan tūlītais risinājums, nevis solījumu programmas un pašiem labi zināmu problēmu sarakstu. Bet kopumā Latgale, kur tik labprāt mēs saucam par zilo ezeru zemi, vairāk atgādina bēdu jūru. Cilvēku novecošanās, jauniešu aizbraukšana ar to saistītā lauku, fiziski iztukšošanās šo reģionu ir skārusi visvairāk. Latgalē tostarp ir vismazākais jaundibinātu uzņēmumu skaits un droši vien arī tāpēc hroniski vislielākais bezdarbs. Bet vai tam ir kādi īpaši iemesli, ja pat pēc neatkarības atgūšanas situācija gadu desmitu laikā tā arī nav būtiski mainījusies? Ivo Jurkāns šonadēļ devās uz Latvijas austrumiem, lai saprastu, kāpēc Latgale tā arī nav spējusi atbrīvoties no patiešām dziļas sociālas un ekonomiskas depresijas. Un vai kādam vispār rūp tas, kas tēlēni sakot notiek aiz pļaviņām? Un ja rūp, vai ir skatījums, kā risināt tik daudzas problēmas reizē? Jo tālāk no jūras, jo vēsāk. Rīts Latgalē nāk ar dažiem grādiem zemāku temperatūru nekā vidēji valstī. Dzīvē šis princips attiecināms ne tikai uz laikapstākļiem. Tērpusies siltā kažokā, kā ik rītu, Latgales pētniecības institūta durvis ver Genoveva Barkovska, pēc izglītības vēstures doktora. Institūta telpās var atrast visdažādākās reģionam veltītās grāmatas un periodiku. Stereotips par Latgali kā depresīvāko valsts reģionu vietējiem jau brīžiem kļuvis kā par tādu kārmu, no kuras gribas atgaiņāties. Taču vēsturiski tā patiešām ir. Pirmkārt, Latgale nebija Latvijā kādu laiku. Viņa bija 10 gadus Polijas varā, tikpat daudz Krievijas varā. Otrkārt, vidzemē, kurzemē bija citādi apstākļi, arī vēsturiskie. Taču dzimbušana tika atcelta gadsimta sākumā, gan vidzemē un kurzemē 1807. un 9. gadā. Bet Latgalē tikai 1861. gadā, tā ka tur nekāda tirdzniecība, nekāda ekonomika nevarēja notikt. Arī mūsdienās situācija ir kaut kur līdzīga. Barkovska atceras, ka padomju laikos finanšu un infrastruktūras investīcijas beigušās tāp pļaviņām, latgaliešiem liekot tās izsist, izmantojot pazīšanos. Arī neatkarīgajā Latvijā attieksme, kuru neviens nespēja izskaidrot, ir kaut kur līdzīga un ar likumsakarīgām sekām. Viena Latgales iedzīvotāja pienesums ekonomikai ir aptuveni pusi no vidējā rādītāja valstī. Salīdzinot ar Rīgu, starpība ir vēl lielāka, tikai trešdaļa. Lielā mērā šos datus ietekmē bezdarbs. Pēdējos 10 gadus Latgale ir stabils negatīvā topa līderis. Bez ienākumiem algotā darbā esošo cilvēku skaits gadu no gada 2 vai pat 3 reizes pārsniedz citus valsts reģionus. Ja jau tagad rīcības komiteja ir izveidota Latvijā, izveidota kaut kāda, vajag tagad kaut ko darīt, tauta ko prasa. Tagad pasākumus, nepopulārus, bet tagad pasākumus. Ot valdība būtu ļoti ātri tagad jāpārorientējas, jāpārstruktūrējas un kaut ko konkrētu jādara tulītās. Lai tie visi plāni paliek nākotnē, viņi labi, viņi būs, viņi spēlēs tālāk, bet šodien, ko mēs darīsim? Tas ir traks, grūts jautājums, tas ir gandrīz cilpa kaklā. Es sev esmu formulējis skaidri un gaiši. Es savu nākotni un tagadni saistu tik vienīgi ar Latgali. Daugavpils universitātes students Arvis Soldāns ir viens no tiem, kas nevēlas atražot mītu par Latgales bezcerību. Es uzskatu, ka tā lielākā problēma cilvēkiem galvā. Un būtībā tā ir ideoloģija, jo, ja mēs palasam kaut vai to pašu internetu vai klausamies ziņās, tad mēs dzirdam, ka Latgale ir ļoti depresīvs rajons, te nekas nenotiek, te nav naudas, te viss ir gaužām slikti un pilnīgi garām. Tas nav? Līdz ar to no tā izriet sekas, ka cilvēki arī sāk domāt, ka man te darīt nav ko, jābrauc meklēt laimi citās vietās. Taču arī Ārvis piekrīt, ka badā mērdētam organismam, ja to vēlas atgriezt dzīvē, ir nepieciešami vitamīni un kādu laiku saudzējošs režīms. Ja es vēlos kaut ko ražot, man tas paliek gaužām neizdevīgi viena iemesla dēļ. Ja es kaut ko saražoju, man viņš ir jātransportē uz to vietu, kurā ir vairāk cilvēku, kurā es vairāk viņu varu pārdot. Mums tāda vieta, pieņemsim, ir Rīga. Līdz ar to daudz uzņēmēji izvēlas to, ka es ražošu tuvāk tai vietai, kur es varu šo preci notirgot, līdz ar to man viņa ir lētāk, ka pašizmaksa būs. Ja mums būtu sakārtot kaut vai tā paša infrastruktūra ceļi, ka es to preci varu ātrāk, izdevīgāk nogādāt, vai būtu, teiksim, kādi uzņēmējiem papildus bonusi nodokļiem, lai man būtu šo uzņēmumu izdevīgi šeit uzturēt un būt Latgalē, nevis tur, kur ir visi,
tad tā problēma atrisinātos. Līdz ar to automātiski parādītos tās pašas darba vietas, vērtos jaunas ražotnes vaļā un cilvēkiem parādītos stimuls darīt kaut ko šeit, nevis meklēt vieglāko variantu, braukt uz Rīgu, tur, kur ir viss kārtībā. Kamēr Arvis studē, doma par uzņēmējdarbību viņam tikai briest. Līdz ar to idejas, kam jābūt Latgales glābšanas plāna paketē, ir globālākas. Savukārt tie, kas savu biznesu jau nodibinājuši, runā pavisam konkrētas lietas. Aglonā, kuru ik gadu vasarā apmeklē tūkstošiem katoļticīgo, darbojas maizes ceptuve. Tās meistari lepojas, ka cep maize pēc vietējām tradīcijām – roku darbs. Saimniece Vija Ancāne. Tieši šodien viņai pasniegts diploms. Vajadzētu lepoties, Vija to dara, taču spiesta atzīt vēl nesen man bija 3 uzņēmumi, nu tikai 2. Viņas recepte izdzīvošanai liekas vienkāršāk par vienkāršu. Nerakstiet mistiskas stratēģijas, ieklausieties katra individuāla uzņēmēja problēmā. 12 gadus esmu situsies vienā uzņēmumā un centusi ar saviem kredītiem tikt galā. Es neatradu atbalstu ne vidā, kad man bija nodokļi sakrājušies, lai arī vasarā es tūkstošiem maksāju iekšā, pēc 3 dienām atkal atnāk no vida paziņojums, jo par tiem iepriekšējiem nodokļiem man atkal arests, man inkaso. Kāpēc nevarētu strādāt ar uzņēmējiem vienkāršāk? Braucot pēc diploma, kopā ar vīru mašīnā secinājuši, ceļš šajā ziemā tīrīts 1 reizi, uzturētāji skaita naudu. Viņa to saprot, taču viņa vēlas, lai saprasta tiktu arī cita lieta, ņemot nost valstī kaut kas jādod vietā, tas par aizliegumu ieviest akcizētās preces no Krievijas. Ziniet, es arī vairākas reizes esmu pirkusi benzīnu un arī šajās dienās es esmu jautājusi, bet diemžēl vairāk nav. Lai man būtu līdz Rīgai aizbrauktos 250 km, lai man nevis 50 lati jāmaksā par benzīnu, bet man vismaz 30-40 lati samaksāt, jo es arī skaitu savu naudu. Atcelt degvielas, alkoholu un tabaks ieviešanas ierobežojums valdība negrasās. Tā vietā 3 Zatlera reformu partijas ministri šonedēļ nāca klajā ar alternatīvu plānu. Skaitļi rādot, ka Latgalē ir mazākais komercsabiedrību skaits valstī un tikpat kā netiek dibināti jauni uzņēmumi. Reformu partija uzskata, ka sākumā ir jāiegulda cilvēkos, lai viņi vēlētos strādāt, bet ceļiem, nodokļu atvieglojumiem jānāk pēc tam. Tam piedāvājumam ir 2 daļas. Pirmais, ko mēs minējām, kad mēdz ienākt vai grib ienākt reģionā kāds lielāks investors, kuram, piemēram, vajag 50 vai 100 specifiskus darbinieku. Šobrīd viņš viņus nevar atrast, un tādēļ tas uzņēmums tur neienāk. Līdz ar to mūsu piedāvājums nodrošināt iespēju šādam lielākam investoram ienākt un radīt šādas darba vietas, ja tiek sagatavot darbinieki, un tas ir jau lielāka lielražošana, tā ekonomikas attīstība. Un paralēli tam otra daļa ir tad šie mazie uzņēmumi, ģimenes uzņēmumi un pašnodarbinātība. Un šie 2 komponentes kopā darbojas. Ja katra no tām atrauti, atkal nebūs efekts. Nenosaucot ieviešanas termiņu praksē, tas nozīmētu mainīt skolu un augstskolu programmas, tendējot tās uz uzņēmēju darbību. Daugavpils universitātes rektors, kurš nu pat iekļauts prezidenta strateģiskās analīzes komisijas sastāvā, piekrīt, ka viens no soļiem tas patiešām varētu būt. Jebkurš vienalga biologs, vēsturnieks, fiziķis vai kas, viņam ir kolosālas iespējas savā jomā izveidot uzņēmumu. Vajag tikai drusku zināšanas un vēl dažas lietas. Un lūk, šīs dažas lietas, manuprāt, ir tas būtiskākais, kas pašlaik pietrūkst. Tikmēr skeptiķi norāda, pozitīvos augļus varēs plūkt labākais pēc pāris gadiem. Kas, man liekas, Latgalē ir pašlaik risks, tā ir zeme, jo ir dzirdēts par zemes izpirkšanu jau diezgan neadekvātas cenas, ko nespēja mūsu cilvēki, mūsu ražotāji piedāvāt pretī šīm augstajām cenām, ko nāk saucamie investori. Es viņus nesaucu par investoriem, es vairāk dēvētu tos par spekulantiem, kas redz, ka zemes cena ilgtermiņā pieaugs, un viņi vienkārši tagad iegādājas, lai vēlāk viņi pārdot jau par dubultu cenu. Prasība, ka viens no pirmajiem politiķu soļiem varētu būt tieši ierobežojums darbībām ar lauksaimniecības zemi, atbalsta arī Rēzeknes līnu fabrika. Tās vadība ir izstrādājusi plānu, kas motivētu vietējos lauksaimniekus zemi nevis pārdot vai apmežot, bet gan sēt līnus. Tam pakāpeniski jānotiek turpmāko 10 gadu laikā. Rūpnīcai trūkst izēvielas, taču pieprasījums pēc kādreizējās Latgales vizītkartes tirgu tikai aug. Ja mēs visu laiku meklējam kaut kādu savu nišu vai jaunu zīmolu, ja,
Eiropā līdz šim brīdim cilvēki atceras, ka līmkopība Beļģija un Nīderlandes sākas ar Latvijas sēklām. Ja? Tur ir pat iedziens tāds Rīga sīt. Ja? Visa sēkla nāca no Latvijas, no Rīgas. Ja? Tagad šeit Latgalē tie zemnieki, viņi jūt, ka tas ir potenciāls? Ļoti dīvaini var būt, pat smieklīgi, ka mums ražošanai laukos ir vajadzīga zeme, bet mēs nevaram dabūt to zemi, bet 1000 hektāriem guļ bez darba. Ja? Tas ir galvenais, kas ir jārisina no valsts līmeni, lai būtu tā motivācija atgriezt zeme apgrozījuma. Arī Šindlera recepte, kā palīdzēt Latgalei, ir pietiekami vienkārša. Nav jēgas jaunajam, ja ar grūtībām saskars vecais. Taču teikt, ka nu pat prezentētais zatleriešu plāns ir tukšs, arī nevar. Tas vienkārši nepiedāvā tūlītējs un izmērāmas risinājumus. Izdošanās atkarīga no autoru vēlmes visu novest līdz galam. Atjaunotās Latvijas vēstures sniedzas 20 gadu garumā, un Latgales iedzīvotājiem, kuri dzirdējuši nevienu solījumu un piedāvājumu, ir pamats neticībai. Kur garantija, ka šoreiz tiešām kaut kas mainīsies? Ivo Jurkāns, Sergejs Zavarotņevs, LNT. Bet, lai nebūtu tikai par bēdām, arī uzvaras latgaliešiem ir vislielākās, jo tas, kā viņi ir spējuši saglabāt savu valodu, šķiet, ka nav spējis neviens. Tāda LNT ziņdienestu skatījumā bija aizdītā nedēļa, kuras notikuma klāsts tūlīt turpinās.